Tātad mēs šodien runāsim par to, kā risināt otro mājas darbu. Un konkrēti pievērsīsimies tēmai, kas ir saistīts ar Fourier rindu. Ja, viss, kas saistīts ar Fourier rindu, mums ietilpst otrajā mājas darbā. Tā, tūlīt ātri apstīsimies. Ok. Tātad otrais mājas darbs, ja jūs tagad atvērsiet uzdevumu krājumu, viņš ir saistīts ar dažādiem spektra aprēķiniem, respektīvi pārēju no kompleksā eksponentu funkciju spektra uz signālu. Tad uzdevums signāla pārvade filtrā, jā, tātad izrēķināt, kas būs pēc filtra. Un trešais uzdevums vienkārši sarēķināt visas harmonikas un atrast viņu jaudas un sasumējot iegūt aptuveni to pašu jaudu, kas jums bija oriģinālajā signālā. Tātad dabiski, ka to vidējo jaudu arī jāizrēķina patiešo, lai jūs varētu vispār pārbaudīt, ka tā Besseļa nevienādība aptuveni izpildās un tā harmoniku summa dot, teiksim, pirmās 5 harmonikas, te ir tie 4, jā, pirmās 4 harmonikas dot apmēram kādus vismaz 80% no vidējās jaudas, un galvenais arī, ka nepārsniec, jā, ka tā harmoniku jaudu summa nepārsniec oriģinālā signāla jaudu summa. Tā, tagad es pāriešu uz uzdevumu krājumu. Jūs varat paši atvērt uzdevumu krājumu. Mūs interesēs 3. nodaļa. 3. nodaļa atbilst 2. mājas darbam, tāpēc, ka mums ir 1. ievada nodaļa, kas neatbilst nevienam mājas darbam. 3. savukārt ir tātad viņi saucās periodiski signāli. Faktiski tātad te ir darīšana ar Fourier rindām. Varētu ātri apskatīties, mēs varbūt risināsim no aizmugures, jo šeit ir daži būtiski uzdevumi, kas mūs varētu interesēt. Tātad mūs interesēs primāri uzdevums 3.7, 3.8, 3.9. Gribētos arī piebilst to, kad sākot ar kaut kādu praktisko nodarbību, eksistē jau pagājušā semestra ieraksti un aizpagājušā semestra ieraksti, kurus principā es varētu arī jums iedot, un tas jums palīdzētu risināt uzdevumus, un principā arī būtu labi nerisināt tos pašus uzdevumus otru reizi, bet man liekas, ka otrā praktiskā nav bijusi, ka rudenī mēs vēl paspējām viņu iztaisīt klātienē. Bet 3. varētu būt, ka jau bijusi ierakstā. Ok. Tā, ieraksts ir ieslēgts, cerams. Ir ieslēgts, ok. Labi, tad sākam. Pavisam vienkāršs uzdevums
Ok, mums te ir dažas problēmas tehniskās radušās. Mēs varam palādēt zīmoli, kamēr mēs parunāsim. Viņš uzlādēs ļoti ātri. Tātad 3,7 uzdevums. 3,7 uzdevums. Spektrs ir divpusējs. Tātad viņš sastāv no kompleksajām eksponentu funkcijām. Kā tad mēs varam noteikt viņa vidējo jaudu? Vai arī uzzīmēt šo signālu? Problēma ir tāda, ka ja mēs tagad mēģināsim zīmēt kompleksās eksponentu funkcijas, nekas prātīgs mums nesanāks, jo viņas ir kompleksas un jums būtu jāzīmē 3 dimensijās. Bet ņemot vērā, redziet, ka signāls ir simetrisks, ja, uzdevums 3,7. Tas viņi nošārēšu, kamēr man zīmols lādējās. Kaut vai priekš tam, kad lai video ierakstā no tā varētu kaut ko. Vai viņš ir nosvārējies? Kaut kā liekas, ka nē. Interesanti. Nu labi. Jūs redzat tagad uzdevumu krājumu? Jā. Interesanti, ka dažreiz ir zaļš rāmis apkārt, bet tagad viņi nav. Okay. Tātad, lai mums nebūtu jākrāmējas ar kompleksām eksponentu funkcijām, mums ir jāpārveido par vienpusējo spektru. No vienpusējā spektra mēs varam atrast kosīnusus un tad attiecīgi varam uzrakstīt izteiksmi. Nu, pēc tam mēs arī varam uzzīmēt to signālu. Tāds ir tas risinājuma gaita. Ok, labi. Es domāju, ka zīmols ir uzlādējies un mēs varam sākt ķerties pie pildīs. Jūs variet paši pamēģināt, jo tur nekā tāda sarežģīta drausmīga nav šajā uzdevumā. Tad mēs paņemam te. Droši vien visi ir noguruši jau, protams, bet nu labi. Bet toties mēs esam pašlaik tēmā. Pēc tam pieslēgties un visu atcerēties, ko es jums tagad sastāstīju, iepriekšējās 2 stundas būs grūti. Tagad jūs esat tēmā. Tātad uzdevumā 3,7 ir dots tāds spektriņš sastāvošs no 3 vienādiem stabiņiem. Attiecīgi ar amplitūdām 1, 1 un 1. Frekvences 0, mīnus 1, 1 hertz. F hercos. Tātad. Uzzīmēt signālu, noteikt tā vidējo jaudu. Respektīvi, mums ir jāuzzīmē S no T. Kā to var izdarīt? Kā es jau teicu, pa priekš mēs paņemam un tiekam galā no tām kompleksējām eksponentiem. Ja, protams, matemātiski, ja mēs varam uzrakstīt, ka S no T ir, varbūt es izmantošu nedaudz krāsas, lai saprastu. Tātad šeit būs tas rozā viennieks, šis būs dzeltenais viennieks. Atvainojiet, ja kas mēs tagad redzam uzdevumu krājumu, nevis visu ekrānu. Jā, es dzirdu, jā. Es atvainojos, es tiešām nenošārēju.
Ir. Jā, tagad ir. Ok. Es vienkārši pašlaik esmu pārzīmējis uzdevumu. Dzeltenais un zaļais. Ja? Frekvencēm es izmantošu arī, piemēram, šeit mums būs violetais un labi, pa lielam būtu jāizmanto cita krāsa šeit. Gaiši zaļais, zilais. Šitā. Jo, principā vajadzēja ņemt citus ciparus. Bet nu labi, lai paliek. Tātad S no T būtībā varētu tikt uzrakstīts kā 1 reiz E pakāpē mīnus J 2 pi reiz 1 reiz T plus 1 plus 1 reiz E pakāpē J 2 pi reiz 1 reiz T. Ja, un pēc krāsām šeit sanāk tā. Sarkanā amplitūda ir šeit. Dzeltenā amplitūda ir te. Zaļā amplitūda ir te. Tālāk frekvence violetā ir šī. Jā, būtībā tas viss mīnus viennieks ar tā mīnus zīmi, viņš ir šī sastāvdaļa. Nulles frekvenci mēs nekādu te nevaram attēlot, un attiecīgi šeit tas gaiši zilais ir šī te frekvence. Jā. Un attiecīgi šie ir visi tie vieninieki. Attiecīgi, izmantojot Eilera pārveidojumus, mēs varam uzrakstīt, ka tas ir tas pats. Jā, tātad, ja mēs zinām, ka E pakāpē x plus jx plus E pakāpē mīnus jx ir kosinus x, 2 reiz kosinus x konkrēti runājot, jā. Tad mēs varam uzrakstīt, ka tas ir tas pats, kas 1 plus 2 reiz kosinus 2 pi reiz 1 reiz t. Un no šejienes mēs varam pat uzzīmēt vienpusējo spektru, kas izskatīsies šoreiz šādi. Te būs tas pats viennieks, bet otrs būs divnieks. Frekvence būs 0 un 1. Jo tās divas kompleksās ekvivalentes saskaitīsies kosinusā. Un šādu funkciju mēs varam mierīgi uzzīmēt. Šeit nav nekādu problēmu ar zīmēšanu vairs. Un tad mēs to varam izdarīt. Okay. Tātad mēs paņemam. Tātad viņai ir līdzkomponente. Un cik tā līdzkomponente ir liela? Nu, es klausos. Tā līdzkomponentā arī būs viennieks. Tā es nedzirdu. Tagad labāk, jā? Nē, praktiski neko nevar dzirdēt. Tā, nu cik var čatā uzrakstīt?
Man interesē viens varētu būt. Tā arī būtu Viens. Viens, jā. Tas ir tas oranžais. Jā, te šajā zīmējumā tā ir tā oranžā, kur tā ir tā līdzstrāva. Viņa sauc par līdzkomponentu. Un tā zīmēšana notiek tā, ka mēs vienkārši novelkam. Būtībā vislabākais risinājums, kad jūs zīmējat, vispār asi nezīmēt sākumā. Protams, te var ātri, pat cik signāls ir vienkārši, var tikt galā, bet vispārreizāk vienkārši paņem pa vidu, uzzīmē to līdzkomponentu un pasaka, ka viņi ir viens. Jā. Tagad attiecīgi mēs varam uzzīmēt kaut kādu kosinusoīdu, vienalga kādas amplitūdas jūs gribiet. Un izejot no tā, jums būs jāuzzīmē ass pareizi. Jā. Bet, piemēram, es tagad uzzīmēšu kaut kādu man ir ērti. Teiksim, es ņemšu 3 rūtiņas soli te. Pa vertikāli ņemšu 4. Te. Atkārtoju, var zīmēt, kādu jūs gribat kosinusoīdu, jo tas, ka tur viennieks atrodas, viņš nav vēl piesiets absolūti nekam. Uzzīmējam kosinusu. Un tagad, ņemot vērā, ka kosinus amplitūda ir 2, jā, tas nozīmē, ka šis attālums noteikti ir 2 volti. Tad mēs viss, tagad mēs esam piesējušies. Tas nozīmē, ka te ir 3. Un šeit ir cik? Cik te ir apakšā? Jā, šeit arī ir 2. Tas ir šīs te kombinācijas starp oranžu un zaļo. Es paņemšu, kura krāsa. Oranžais nav bijis vēl. Tas ir šitais divnieks. Nu, cik tur ir apakšai tajā riņķī? Tātad 1 mīnus 2 ir mīnus 1, tāpēc te ir mīnus 1. Un dabiski, ka tā ass atrodas te sanāk. Jā, jūs varat viņu uzzīmēt, ja gribat. Kaut gan arī tā ass tur dikti neprasās. Un asi vispār jau ir atļauts zīmēt arī uz nenulles. Ja vien tikai viss ir normāli paskaidrots. Tagad, kas attiecas uz frekvenču asi. Tad, ja jūs gribat arī frekvences parādīt, tad, protams, tajā asi ir jāzīmē. Tad periods, ņemot vērā, tātad, ja mums ir frekvence 1 Hz, jā, kompleksajām eksponentēm, tad attiecīgi šeit arī ir 1 Hz. Te var arī varbūt piekrāsot, ja mēs vēlamies. Jā, tas ir tas pats. Kas par gļuku? Te ir tas pats. Un no šejienes mēs varam dabūt, ka periods ir vienāds ar 1 dalīts uz pirmās harmonikas
frekvenci šai gadījumā, es nezinu, kā viņu mēs varam apzīmēt, kā F1, ja, un šai gadījumā tas ir 1 hertz, un tāpēc tā ir 1 sekunde. Tāpēc šeit ir 1 sekunde. Ja. Periods. Tagad par to vidējās jaudas aprēķinu. Vidējo jaudu var izrēķināt attiecīgi izrēķinot attiecīgi visu mūsu tātad. Protams, jūs varat patiešām mēģināt integrēt šo te. Ja, daži studenti tā arī rīkojās, bet tā ir absolūti lieka darbība, jo jūs tātad P vidējā, protams, ir vienāda ar jūsu signāls kvadrātā no TDT dalīts uz periodu. Te nekādu šaubu nav, bet tas ir milzu darbs. Bet pēc Parsevala teorēmas tas arī ir vienāds ar summu, ja, no jūsu koeficientiem kvadrātā reiz bāzes funkciju jaudām. Ja. No 0 līdz bezgalībai. Tā vispār ir vispārēja formula. Ja jums ir trigonometriskā rinda, tad P vidējais būs vienkārši, kā jau es rakstīju lekcijā, tas būs 1/2 C0 līdz strāva kvadrātā. Jā, šeit arī ir R, ja kas, jā. Šeit arī, protams, par to nedrīkst aizmirst, ja rēķina jaudu. Tātad 1 dalīts uz R. Nu labi, ok. Uzdevumā mums ir bijis S, jā. Ja mēs rakstam S, tad jaudas aprēķins ir nepārāk korekts, jo it kā vispārējā gadījumā, jo mēs nevaram rēķināt jaudu neelektriskiem signāliem. Tāpēc es atvainojos, nomainam uz U. Šeit arī būtu vēlams visur U atstāt. Pretējā gadījumā mums būs nepārāk korekti aprēķini. Tātad C0 kvadrātā plus summa no tiem pārējiem koeficientiem Cn kvadrātā dalītiem uz 2. Tāpēc, kad sinusoīdas jauda ir puse no līdzstrāvas jaudas. Ja. Mēģiniet šo, ko es esmu uzrakstījis, saprast. Tāpēc, ka liekas tāda sarežģīta formula, te kaut kādas māžošanās ar vienām otrajām. Tātad šitā ir līdzstrāva vienkārši. Šitā ir līdzstrāva. Ja. Vai līdzkomponenti. Un viņas jauda, kā jebkurai līdzstrāva, ir vienkārši U kvadrātā dalīts uz R. Savukārt šīs ir visas sinusoīdas. Un viņu jaudas ir mazākas. Viņas nav viņu amplitūdas kvadrātā. Sinusoīdu jaudas ir viņu amplitūdas kvadrātā dalīts uz 2. To mēs noskaidrojām pagājušajā. Ja? Un šeit sanāk, ja, ka tas ir vienkārši mūsu C0 dalīts uz 2 bija viennieks, C1 bija cik? Skatāmies. Šito mēs saucam par C0 dalīts uz 2. Un šitais ir mūsu C1. Principā, ja šeit nav nekādu citu harmoniku, tā var būt jebkura cita harmonika arī, kaut vai 5. Un mēs varam iedomāties, ka te ir 4 neesošas harmonikas, bet tas pilnīgi neko nemaina. Mēs varam viņu saukt kaut vai par C
C100. Svarīgi, ka viņa nav nultā, un viņas amplitūda, viņa ir skaidri zināma frekvence 1 Hz, tas nozīmē, ka viņa nav līdzstrāva. Līdz ar to viņas jauda ir viņas amplitūda kvadrātā dalīts uz 2. Ņemot vērā visvienkāršāko variantu, mēs viņu saucam par C1, un C1 mūsu gadījumā ir 2. Ja, tā ir šīs te divnieces. Jeb mēs varam arī teikt, ka šie ir C1 dalīts uz 2. Ja? Tie ir vieninieki. Un tad sanāk, ka tas ir 1 dalīts uz R. Ja, šeit ir 1 dalīts uz R. Te ir 1 kvadrātā. Ja? Tas ir tā līdzstrāva plus puse reiz 2 kvadrātā. Mēs iegūstam, ka tas ir cik? Trīs dalīts ar R. 3 dalīts uz R, jā. Ja rezistors ir 1 vats, tad būtu 1 ohms, tad būtu 3 vati. Ja būtu cits, tad būtu savādāk. Ja, protams, mēs uzrakstītu efektīvo vērtību, viņa nebūtu atkarīga no šī te. Ja? Un efektīvā vērtība šai gadījumā arī viņu varētu atdalīt atsevišķi. Šeit nebūtu tas kvadrātsaknes uz 2 likums, tāpēc, ka šeit ir tā līdzkomponenta. Mums vajadzētu reiķināt efektīvā vērtību katrai daļai atsevišķi. Šai gadījumā efektīvā vērtība līdzkomponentei būtu viņa pati 1 un 2 voltu. Sinusoīdai efektīvā vērtība ir, sanāk, ka tas ir 2 dalīts uz kvadrātsakni no 2, jeb tas ir 2 dalīts jeb tas ir kvadrātsakne no 2 plus 1, tas ir 2,41. Tā būtu tā efektīvā vērtība, un viņa gan nebūtu atkarīga no rezistora. Pats foršākais, kad, ja mēs zinām, kad komplekso eksponenšu jauda ir vieninieks, ja, tātad studenti, kas vispār neko neiedz, dažreiz mēdz atrisināt šo uzdevumu, vienkārši uzkāpināt šos te vieniniekus visus kvadrātā. Jo kompleksai eksponentei jauda rēķinās pēc tāda paša principa kā līdzstrāvai, vienkārši kāpinot viņu kvadrātā. Un sanāk, ka to pašu mēs iegūstam vienkārši uzkāpinot kvadrātā visas divpusējā spektra komponentes. Lai arī kādas viņas nebūtu. Šeit ir 3 viennieki, mēs acīm redzam iegūtu 3. Bet lai arī te kādi būtu skaitļi, visus uzkāpinot kvadrātā, divpusējā spektrā, mēs iegūstam pareizu vidējās jaudas rezultātu. Bet tas no mājas darba viedokļa nedabūs pilnu atzīmi, jo man ir vajadzīgs šīs te loģiskais skaidrojums caur kosinusiem un tā tālāk, jo kompleksās eksponentes jauda ir sarežģīts jēdziens, tad tur ir jāatskatās, kāpēc viņa jauda ir 1, ja tur iekšā ir sinus un kosinus, katrs no viņiem pienes daļu jaudas un tādā veidā tas tur tā veidojas. Ja, principā tāds tas uzdevums ir. Tagad apskatīsimies uzdevumu 3.8, vai arī ir uzdevums līdzīgs ļoti. Labi, skatāmies 3.8, jo tas ir līdzīgs jūsu mājas darba otrajam uzdevumam. Tā, jūs aizvien redzat manu planšetes ekrānu? Jā.
Jā, redzam. Okay, labi. Tagad tā, es iziešu uz 5 minūtēm. Jūsu uzdevums izdomāt, kāpēc, kas notiks, ja tas RC, ja, tātad RC konstante. Tātad tur ir milzu kondensators un milzu rezistors. Tātad nozīmē visai inerta ķēde, ja? Bet šī ir nevis inerta, bet tā ir diferencējošā ķēdīte. Kas nozīmē, ka ja te ir liels kondensators, ja? Tas nozīmē, ka viņš labi laiž arī samērā zemes frekvences, bet ne līdzstrāvu. Kas notiks, ja mēs izslēgsim to kondensatoru un kāda būs atšķirība? Ja? Varbūt, kad es atnākšu, kāds var izskaidrot tīri loģiski, ja? Jo to uzdevumu var saprast arī nerisinot. Ja? Ja šeit ir liels kondensators, tas atkārtoju, tas nozīmē, ka viņš labi laiž jebkuru maņstrāvu, arī zemo frekvenču maņstrāvu. Tā, es nopauzēšu ierakstu, lai man nav tukšums. Jāatrod Zoom loks. Ok. Nu, kurš izdomāja, kas tad tur notiks? Tā, cik mums vispār tie dalībnieku? Kaut kā baigi visi neaktīvi. Skatās aizdomīgi. Laikam kameras būs jāliek visiem slēgt iekšā, kā skolā. Nu, kādas ir idejas par to uzdevumu? Tad iedomājieties, jums ir tāpēc, ka ja jūs tagad neiebrauksiet, jums būs tas video jāskatās vēlreiz, vai arī jāšpiko tas uzdevums, bet apmeklējums nav obligāts, tad es neredzu, kāpēc tad te vispār sēdēt. Tātad, jums ir RC ķēde. Tie kaut kāds ģenerators, bet nav svarīgi. Ja šeit ir šāda te schēma. Es ieslēgšu arī to līdzi. Kaut gan, kā man neko stipri citu nav jāšārē šoreiz. Man nav pat stingras pārliecības, ka jūs redziet to, ko es tagad rakstu. Kad tas viss tiks video galvenais. Tad C, R. Tiem, kas ir studējuši kārtīgi, viņi zina, ka tā ir tā saucamā diferencējošā RC ķēde, kurai frekvenču pārvades tā funkcija, kā, teiksim, modulis, viņš ir 1 pie ļoti augstām frekvencēm. Nu, es saku, nevis pie ļoti augstām, bet pie nenulles frekvencēm. Un šeit mums ir darīšana ar tādu ķēdi, kurai pateicoties tam, ka tas kondensators ir liels, tā pārvades raksturlīkne ir tāda, ka jau pirmās harmonikas frekvence, ja, jeb 1 dalīts uz periodu šim te signālam, atrodas tajā zonā, kur jau šīs te pārvades koeficients ir ļoti tūs vienniekam. Kāpēc? Tāpēc, ka šeit ir rakstīts, ka RC ir daudz lielāks par T. No šejienes seko, ka 1 dalīts uz RC ir daudz mazāks par 1 dalīts uz T.
Un no šī te ķēžu teorijas kursa varbūt jūs atceraties, ka šī frekvence 1 dalīts uz RC atbilst kādam līmenim? Uh, 0,7. Jā, tas ir 0,7 līmenis. Tā ir tā tau konstante, tās RC ķēdes. Un tas nozīmē, ja 1 līdz ar C ir daudz mazāks par 1 līdz ar T, tad šīs 1 līdz ar T ir šeit viņš ir tikai 3 reizes lielāks. Ja? Bet īstenībā viņš ir, ja te ir parādīta tāda zīme, viņš ir krietni lielāks. Tas nozīmē, ka šeit nav šaubu par to, ka pastiprinājuma koeficients pie frekvences, ja, pie frekvences ir vienādas ar 1 dalīts uz T. Ja, īstenībā, protams, man arī nepatīk, jo sanāk, ka frekvence šai gadījumā ir mainīgais tekošais un T ir konstante. Viņš ir ļoti tuvu vienniekam. Nu, tagad jautājums, kas tad notiks, ja es šeit ieviesīšu tādu slēdzi? Paņemšu, ielikšu tādu slēdzi. Kas notiks, ja es to slēdzi saslēgšu? Kāda būs atšķirība? Kāda būs pārvades raksturlīkne pie saslēgta slēdža? Tad ir jautājums tāds. Tātad. Laidīs visu cauri, jo kondensators nebūs starpā. Jā, tātad slēdzis vaļā. Slēdzis ciet. Ja šeit būs viņš saslēgts, tas nozīmē, ka te nekāda vairs filtrācija nenotiks, tāpēc, ka tas rezistors pats par sevi nekādu lomu nespēlē. Un te būs viennieks. Tas nozīmē, ka ies viss cauri. Un secinājums ir kāds, kad saslēdzot to slēdzi, parādīsies līdzstrāva un atverot vaļā viņa pazudīs. Un tā būs vienīgā atšķirība. Visa pārējā tātad forma saglabāsies. Tātad to varētu ilustrēt šādā te veidā. Tātad žēl, ka man te tā ideja, labi, ok, es te izdarīšu drusku gudrāk. Jūs tā nevarēsiet, bet es varēšu. Es to schēmu pārnesīšu uz šejieni. Un tad sanāk, ka ja slēdzis ir vaļā, tad līdzstrāva netiek cauri. Un ja slēdzis ir ciet, tad līdzstrāva tiek cauri. Tad konkrēti runājot, wow! Labi, iebāzīšu viņu te. Lai man netraucē dzīvot. Tas paste, sanāk, viņš ir tāds, ka tāpat es varu, nē, tad nebija laikam izcelt zīmes. Tātad te ir laikās, te. Tātad šeit bija runa par pusviļņu sinusoīdām. Jā. Mēs paņemsim kaut ko. Paņemsim zilu vai sarkanais. Paliek tikai īpašiem gadījumiem. Tātad te bija šāds te. Jā. Būtu vēl mums te viens liels darbiņš stāv priekšā šajā uzdevumā, kas ir jāizdara. Jāatrod līdzstrāvu līdzkomponenti. Tātad, ja mēs saslēgsim, ja slēdzis būs vaļā, tad mēs iegūsim kaut ko šitādu.
Jā, tāpēc, ka mēs it kā nolikvidēsim to līdzkomponenti, kura šeit ir. Jā, tāpēc, ka šeit ir līdzkomponenti. Tātad šeit ir C0 dalīt uz 2. Cik viņi ir? To var atrast arī lekcijas slaidos. Kā viņu atrisināt? Līdzkomponentes meklēšana ir diezgan viegls uzdevums. Viņš vienkārši jāinointegrē signāls. Pa periodu. Tātad šai gadījumā C0 dalīt uz 2 ir vienkārši integrāls pa periodu no jūsu, un viņš saucās, nu labi, U no T, DT. Ja? Atšķirība no jaudas aprēķina šeit, ka U no T nav kvadrātā. Ja? Tātad, ja šeit būtu kvadrāts, tad jūs iegūtu vidējās jaudas formulu. Bet, ja te kvadrāta nav, tā ir vienkārši vidējā vērtība. Nereizināt ne ar kosīnus, ne ar ko. Un tas ir integrālis. Tātad tā ir viena, te ir nevis puse, bet te ir T. 1 dalīts uz T, integrālis no 0 līdz T, no tātad, nu pieņemsim, ka te ir uzzīmējis sīnusu, ja? Tas nozīmē, ka tas ir sīnus no 2 pi T dalīts uz T. Ja es šādi uzrakstītu integrāli, tad man šeit būtu sinus jātaisa, pilnīgi šeit vēl apakšā. Lai iztaisītu to, ka šeit pusi laika nekas nav, man šeit būtu jāraksta integrālis T dalīts uz 2, plus integrālis no 0, no T dalīts uz 2 līdz T. Šādam integrālim nav nekādas jēgas, un ņemot vērā, ka man ir dikti maz vietas, es to nedarīšu. Ja, un mēs iegūstam 1 dalīts uz T, kosinus no 2 pi T dalīts uz T. Šis te kosinus arguments iet šeit vēl uz priekšu. Ja, te parādās 2 pi T. Tie T šeit noīsinās. Jo T obligāti ir jātiek prom. Ja jums paliek lielais T, tad jūs kaut ko esat nepareizi izdarījuši. T robežās no 0 līdz T. Te ir jābūt ļoti uzmanīgam, tāpēc, ka kosinus no 0 nav 0. Ja? Dažreiz uz tā uzraujās studenti. Tātad mēs iegūstam, ka tas ir 1 dalīts uz 2 pi un šeit ir divnieks. Varat pārbaudīt. Bet tikai man liekas, ka tur ir mīnus kosinus. Jo pretēji gadījumā te iegūtu 0. Ja šeit ir mīnus kosinus, jo integrāls no sinus ir mīnus kosinus. Un šeit iegūst 1 dalīts uz pi. Tas ir labi zināms rezultāts priekš tiem, kas nodarbojas ar elektroniku, jo tas ir tā saucamais pusviļņa taisngriezis. Un pusviļņa taisngriezī, ja šeit ir vieninieks, tad te ir 1 dalīts uz pi. Tas ir cik līdzstrāvas ir taisngrieztā maiņstrāvā. Piemēram, ja jums ir maiņstrāva 1 volts, tad maksimālā līdzstrāva, ko jūs varat dabūt, ir 0,3 volti. Ja, ja jūs taisngriežat viņu ar vienu diodi, ar viena pusperiodu taisngriezt, ja jūs griežat viņu ar 4 diodēm,
tas ir 2 pusperiodu taisngriezis, jūs varat dabūt 2 dalīts uz pi, un tas ir jau daudz, daudz labāk, jo 2 dalīts uz pi jau ir 0,7, un tas nozīmē, ka jūs dabūsiet pie 1 volta 0,7 voltus līdzstrāvas, ja, un zudumi daudz maz. Tie nav zudumi, vienkārši sanāk, ka te pusi laika strāva vispār neplūst tai ķēdē pēc taisnogriešanas, ja, un līdz ar to nekāda baigi efektīvā padarīšana tur nav. Bet tas neatiecas uz šo uzdevumu. Šajā uzdevumā jums ir tikai jānoskaidro šo te nobīdi, ja, un tātad attiecīgi šeit jūs varat uzrakstīt, ka ja taisngriezis tiek saslēgts, tad šeit līmenis ir attiecīgi 1 mīnus 1 dalīts uz pi, un šeit ir mīnus 1 dalīts uz pi. Jā, šis te līmenis. Un tas ir absolūti precīzi šī uzdevuma atrisinājums. Te, pa cik tās pusviļņu sinusoīdas amplitūda uzdevumā nav minēta, tad mēs varam rakstīt viennieks. Ja? Šeit, protams, varētu vēl zīmēt arī tā signāla spektru, ja? Jo, piemēram, šeit nav otrās harmonikas nemaz šajā signālā. Ja? Vai trešās? Nē, viņam nav trešās harmonikas. Viņam ir pirmā harmonika, otrā, un trešās nav, ir ceturtā, sestā un tā tālāk. To var redzēt no lekciju slaidiem, ja tur ir apskatīta tāda līdzīga pusviļņa sinusoīda, variet apskatīties. Un arī jums uz nākamo nedēļu, ka jūs taisīsiet laboratorijas darbu, vienai daļai tie varianti jums tur ortusā jau ielikti, kuram ir kurš variants. Jums ir jārisina viss šīs te arī C0, C1 un C visi pārējie priekš pusviļņa sinusoīdas. Tur ir 3 varianti. Tur ir pusviļņa sinusoīda, tad nē, tur ir 6 varianti. Tagad es sāku domāt, ka tajā uzdevuma krāva, tajā laboratorijas darba aprakstā jums ir 6 varianti. Tur mēs apskatīsimies. Tātad periodiska signāla sintēze. P02 LV PDF. Brausim lēni. Kāpēc tik lēni strādā dators? Viņš kādus bitcoinus te rēķina, kamēr es te zūmā kaut ko šārēju. Jā, te ir 6 varianti. Jā, tad varbūt es te ātri jums parādīšu, par ko iet runa. Lai nav pa tukšo. Jā, tad te ir 6 varianti jums laboratorijas darbam. Un pirmais variants ir tieši šī te pusviļņa sinusoīda. Un tie varianti jums ir doti arī ortusā, tur ir redzams. Ok. Mums palikušas 20 minūtes. Tagad mēs apskatīsimies uzdevumu uz... Būtu labi, ja mēs atrastu kaut ko uz bezceļu nevienādību. Bet tāda uzdevuma te nav. Tātad, principā tādi uzdevumi, kur ir kaut kāda RC ķēde un avots, bieži vien reducējas ar to, ka cauri filtram vai nu tiek tikai līdzstrāva, vai nu viņa tur netiek, vai arī tiek tikai pirmā harmonika,
Jo sarežģītāki uzdevumi, kur tiek vairākas harmonikas, jums nekad nebūs. Ja? Var arī tikai būt šādi te 3 varianti. Ja? Tiek bloķēta līdzstrāva vai tiek caurlaista līdzstrāva, pirmā harmonika un līdzstrāva tiek bloķēti vai caurlaista. Viss, ja? Visi iespējamie varianti. Labi, mēs varam atrisināt uzdevumu 3.1 paplašinātā formā, kas ietvers arī bezceļa nevienādību. Tātad uzdevums 3.1, jo principā es jau arī esmu izpumpējies, es jūtu, bet vēl drusku pastrādāsim. 3.1. Un skatīsimies mēs sekojošu uzdevumu, ka mums būs tas taisnstūra signāls, te tāds. Kuram ir T dalīts uz 4, tas duty cycle, tā saucamais. Varbūt jūs esat jau tādu iedzienu sazīstami, jeb aizpildes koeficients. Tas ir ļoti šāda te tipa signāli, tiek ļoti plaši izmantoti mūsdienās, lai kontrolētu līdzkomponenti, jo izrādās, mēs tūlīt redzēsim, ka tā līdzkomponenta ir tieši proporcionāla tā impulsa platumam. Tātad mēs varam atrisināt to uzdevumu principā arī vispārējā veidā. Jo, principā, mēs esam tagad jau diezgan stipri pārstrādājušies, un mums vajadzētu beigt laicīgi. Man arī ir visādas darīšanas pēc tam. Paņemsim, ka te ir tātad šitā te. Tad it kā te ir simetriski uz leju. 3 reiz platāks. Šādi te taisnstūra impulsi. Šeit ir rakstīts 1, un tas ir labi. Un te ir rakstīts -1. Tātad svārstības ir šādas te. Un pieņemsim, ka šis platums tau, jā, šeit ir periods. Man nepatīk. Paņemsim citu krāsu nedaudz. Tad būs baigi samālēts. Šeit ir periods T. Tas ir tau. Un pieņemsim, kad pamēģināsim atrisināt viņu vispārējā veidā šo uzdevumu. Tātad pieņemsim, ka tau ir kaut kāds duty cycle koeficients, tātad, ka tas ir T dalīts uz kaut kādu aizpildes koeficientu D. Šajā konkrētajā uzdevumā viņš ir 4, jā? Jautājums, kādu signāla vidējās daļas satura līdzkomponenti? Ok. Kā mēs darām? Pirmais, atrodam vidējo jaudu. Tātad P vidējā ir integrālis pa periodu no signāla kvadrāta. Tātad, pa lielam šitam ir jābūt spriegumam, pretējā gadījumā. Pieņemsim, ka R ir 1. Jā, to mēs gan izdarīsim, lai man nav jāmāla ekrāns ar to rezistoru.
Tātad U kvadrātā no T dt. Ko mēs iegūstam? Kā jūs domājat? Jo redziet, viņš ir divpolārs. Te ir -1. Ja mēs uzzīmētu grafiku, protams, mēs varam arī uzrakstīt formulu, ka tas ir 1 dalīts uz T, 2 integrāļi no 0 līdz T dalīts uz D, no viennieka kvadrātā dt plus integrālis no T dalīts uz D līdz T, no mīnus viennieka kvadrātā un, ja mēs uzzīmēsim šīs te funkcijas kvadrāta grafiku, viņš vienkārši būs taisne. Ja? 1 vats. Un, respektīvi, nu jā, momentānā jauda būtu 1 vats. Un sekundē attiecīgi būtu 1 vatsekunde. Un, ja jūs te ievietosiet, uzcelsiet kvadrātā, tad dabūsiet viennieku nointegrējot, jūs dabūsiet vienkārši T, ievietojot šeit iekšā šie T dalīts uz D izdzēsīsies, un tas būs tas pats, kas integrāls no viennieka no 0 līdz T, dalīts uz T, un tas dos jums viennieku. Ja? Šeit ir 1 vats. Vidējā jauda. Daudz interesantāk ir ar līdzkomponenti. Tātad C0 dalīts uz 2. Tas ir ļoti līdzīga formula. Tas ir 1 līdz uz T, integrāls no 0 līdz T, bet šoreiz no U, no T, dt. Šeit atkal mēs sadalam 2. 1 dalīts uz T lielais, kvadrāta iekava. Šitā ir tā sliktā vieta, kur neraksta man. Tātad no 0 līdz T dalīts uz D. No viennieka dt plus integrāls no T dalīts uz D līdz T. No mīnus viennieka dt. Ja? Kas tad te sanāk? Nu labi. Tā. Tas ir 1 dalīts uz T. Reiz. Es atvēršu tās kvadrātiskās iekavas arī. Šeit mēs iegūstam T no 0 līdz T dalīts uz D plus 1 dalīts uz T reiz mīnus T robežās no T dalīts uz D līdz šeit ir T vienkārši augšā. Kas pirmajā summā sanāk? Pirmajā summas locekļi. Dabiski, ka no 0 tur nekas nav, T dalīts uz D, mēs ievietojam, mēs dabūjam D vienkārši, jā? Pareizi. Plus
Kas tad te sanāk? 1 dalīts uz T. Iekavās mīnus T. Mīnus. Ne, plus. Nu, labi, te principā varētu apgriezt otrādi. Sanāks T dalīts uz D mīnus T. Un tas ir 1 dalīts uz D, vai ne? Vai nē? Man liekas, pirmajā ir 1 dalīts ar D, nevis D. Tā, kāpēc tā? Jā, jo tur te ir augšā. Ok, 1 dalīts uz D. Kas otrajā sanāk? Lai mēs viņus atņemtu, būtu jāvienādo saucēji. Tad otrais būtu jāpareizina ar D. Izņemt T ārā, un tad 1D mīnus 1 iekavā tikai paliek. 1 dalīts ar D mīnus 1. Ok, tā tad te būs. Nu labi, es uzreiz rakstīšu. Šitā, jā? Laikam. Nu jā, jo tas otrs bija ar D pareizināts. Tad mēs iegūstam, ka tas ir... Tā, ko es te esmu nospiedis nejauši. Ka tas ir vienkārši 2 dalīts uz D mīnus 1. Tātad, varam pārbaudīt sevi. Ja aizpildes koeficients būtu 100%, jeb respektīvi 1, tad līdzkomponentei būtu jābūt vienniekam. Un tas ir pareizi, tāpēc, ka tas nozīmē, ka viņš nekad nekristu šeit uz leju un visu laiku būtu 1. Un līdzkomponente būtu 1. Savukārt, ja aizpildes koeficients būtu 0, tad būtu visu laiku mīnus 1, tāpēc, ka šī impulsi būtu bezgalīgi šauri. Ja? Un tas arī ir pareizi. Ok, ja aizpilde būtu 50%, tad viņam jābūt 0, jo tad būtu tīrs meandrs, kas pusi laika pavadītu augšā, pusi lejā. Tātad, ja D ir 0,5, 2 darama 0,5 ir 1, 1 mīnus 1 ir 0, arī viss ir pareizi. Un tagad mēs varam beigās atrast, kādu jaudas daļu satur šī te līdzkomponente. Ja, tātad līdzkomponentes jaudas daļa. Tas ir vienkārši P līdzkomponentes dalīta ar P vidējo. Līdzkomponentes jauda ir vienkārši šī te līdzkomponente kvadrātā. Tas nozīmē, ka tas ir 2 dalīts uz D mīnus 1 kvadrātā. Vidējā jauda mums bija cik? 1. Tātad, principā, nekas te nav jāraksta. Nu, labi, es uzrakstīšu te viennieku. Jā, tas nāk no šejienes. Jā, re, kur ir tas 1 vats. Tas ir šis te. Un vai šeit kaut ko var tālāk izdarīt, es nezinu. Jo tas atverot iekovu būs vienkārši 4 dalīts uz D kvadrātā mīnus D, jā. Nē, mīnus 1 dalīts uz D. Nē, 2 dalīts uz D. Tas ir 2AB. 2 dalīts uz D. 4 dalīts uz D. Jā, nu nekas iedzīgs tur nesanāk. Teiksim, nekas baigi interesants.
Šeit nesanāk, te sanāk, ka te aizvien 4 un plus 1. Tātad sanāk, piemēram, ja jums aizpildes koeficienti ir 100%, tad te būtu jāsanāk 100. Tātad, ja D ir 1, tad sanāk, ka 4 dalīts uz 1 ir 4, 4 mīnus 4 ir 0, viss ir pareizi. Tātad jauda ir 1. Tātad visu jaudu satur līdzkomponenti. Savukārt, piemēram, ja aizpildes koeficients ir 0,5, tad te sanāk, ka tas ir, jā, tātad mēs varam uzrakstīt te piemēru. Ja aizpildes koeficients ir 0,5, tātad pusi laika mums ir 1 un pusi jauda mums ir -1. Tad mēs atceramies, ka cik bija līdzkomponente. Šādam signālam nav līdzkomponents, tāpēc, ka viņš ir absolūti simetrisks pret 0. Būtu jāsanāk 0. Vai tā sanāk? 4 dalam ar 0,5 mīnus 4 te 0,5 kvadrātā mīnus 4 dalam ar 0,5 plus 1 mēs iegūstam mēs neiegūstam to, ko vajag. Tieši tādēļ, ka tur ir tas 4. Mums jādabūj bija 1 šajā vietā. 0,5 kvadrātā ir 0,25. 4 dalam ar 0,25 ir 16, vai ne? Sanāk, ka tas ir 16. Mīnus 4 dalam ar 0,5 ir 8 plus 1. Ko tā? Sanāk, ka mums tā līdzstrāvas jauda ir lielāka nekā vidējā jauda. Vai ne? 2 dalam ar 0,5. 2 dalam ar 0,5. Nē, pareizi. Šai gadījumā D ir dalītājs, tas nav reizinātājs. Tur ir jābūt skaitļiem, lielam skaitļiem. Tur ir jābūt, šai gadījumā D ir 2. Vispār pie 2, tad te arī bija jāsanāk. Bet 2 dalīts uz 2 mīnus 1 arī dot 0. Un tas ir labi, jo es redziet šajā te vietā. Jo, redziet, mums te ir dalītājs. D dala periodu, un tas aizpildījums ir cik lielu daļu perioda aizņem mūsu signāls. Piemēram, ja ir meandrs, tad D ir 2. Ja? Un D nevar būt mazāks pa 1. Meandrs. Meandrs nozīmē, ka simetrisks. Tad sanāk, ka tas ir šeit jābūt ir 2 kvadrātā, 2. Ko tad mēs te iegūstam? 4 dalīts uz 4 ir 1. Mīnus 2 plus 1 ir 0. Jā. Viss ir labi. Ok. Es pirmo reizi risinu uzdevumu pret vispārēju. D parasti mēs risinājām ar 4 tur. Bet tas ir interesanti. Jā, tātad sanāk, kāds secinājums te varētu būt, un tad mēs beigsim, ka principā mainot D, jūs varat mainīt līdzkomponentes jaudu.
Redziet, šeit tas ir redzams. Ja? Tātad jūs varat, ja jūs uztaisat pilnīgi simetrisku, līdzkomponentes nav. Tiklīdz jūs viņu sašaurinat, jums vidējā vērtība sāk aiziet pozitīvajā diapazonā. Ja jūs, pareizāk sakot, ja sašaurinat, viņa aiziet uz leju vidējā vērtība, un ja paplašinat, vidējā vērtība aiziet uz augšu. Tas ir tā saucamais PVMs, ja? Pulse Width Modulation, ka principā ar impulsu platumu jūs kontrolējat līdzkomponentu. Un ja, piemēram, jūs pieslēgsiet tādu signālu, piemēram, kaut kādam līdzstrāvas elektromotoram, tad, kad D būs 2, viņš negriezīsies vispār, tāpēc, ka viņam būs simetriska, viņam nulles līdzstrāva, tā, kas rada to griezes momentu, viņa būs 0. Ja jūs impulsu sašaurināsiet, viņš griezīsies vienā virzienā, ja jūs impulsu paplašināsiet, viņš sāks griezties otrā virzienā, proporcionāli impulsa platumam, un maksimālos ātrums viņš sasniegs tad, kad būs vai nu visu laiku -1, vai visu laiku būs +1. Un šī te metode ir daudz izdevīgāka nekā kontrolēt šo te spriegumu, jo impulsa platumu ar elektroniskām ķēdēm, sevišķi ciparu, kontrolēt ir daudz vieglāk nekā taisīt kaut kādas ciparu analogos pārveidotājus un tā tālāk. Piemēram, ja jums ir kaut kāds tur Arduino mikrokontrolieris, jūs ļoti viegli varat uztaisīt tādu regulātoru, bet tur, protams, arī tās PVM izējas pašā mikrokontrolierī jau eksistē, un jūs ļoti ātri varat panākt vajadzīgo efektu. Labi, tad visiem, es domāju, vai ir jautājumi? Varbūt ielieciet Ortusā tos linkus uz iepriekšējiem video, ko jūs teicāt. Jā, viņi visi stāv Teamsā. Es ielikšu to linku uz Teams, jo es negribu ķēpāties ar YouTube. Tur ir atvērtais Teams kanāls, kur var ieiet un pastīties tos video. Tur arī ir laboratorijas darbu video arī starp citu, bet arī viņi tika filmēti pagājušajā pavasarī, un pandēmija tur sākās tikai aprīlī, līdz ar to šie labori tur nav un arī praktiski tur nav. Labi, paldies par uzmanību visiem. Jā, visu labu, paldies. Paldies jums. Labu. Visu labu. Visu labu.